Sveicināti! Šodien, 10. novembrī, Latvijā svin Mārtiņu dienu, tātad laiku, kad mēs no darba dārzā esam atgriezušies telpās, kur skatāmies Kurzemes televīziju. Novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienai aicinām ventspilnieks un pilsētas viesus sākt svētku rītu kustībā, skrienot, nojojot, ejot vai dodoties izbraucienā ar velosipēdu. Dalībniekiem pieejamās distances – 11,5 km skriešana, nojošana vai iešana. Starts būs Zvaigžņu un Sabilas ielu krustojumā. 19 km distance būs velobraucienam pa Ventspils ielām un veloceliņiem. Starts Reņķa dārzā. Pasākuma programma. 10:00 no rīta starts 11,5 km nojošanas un iešanas distancei. No 10:30 dalībnieku pulcēšanās Reņķa dārzā skriešanas un velobraucienu distancēm. 11:18 starts 19 km velobraucienam un tāpat arī 11:18 starts 11,5 km skrējienam. Skriešanas, nojošanas, iešanas un velobraucienu distanču laikā būs iespējams startēt kopā ar zinošiem tempa turētājiem, kuri uzraudzīs, lai katram izdodās trasi veikt pareizi. Pēc finiša ik viens saņems piemiņas suvenīrus, kā arī varēs nobaudīt siltu tēju un putru. Velobrauciena trase izveidota nevis kā precīza Latvijas kontūra, bet iekļaujot drošu un interesantu braukšanu pa Ventspils veloceliņiem, meža takām, apskatot vietas ārpus Ventspils valsts pilsētas centra. Satiksme šajā laikā nebūs ierobežota, tāpēc aicinām visus dalībniekus būt atbildīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Katra Ventspils iestāde cenšas pielāgot savu īpašo svētku programmu – bibliotēkas, muzeji, sporta centri, zinātnes centri, kā piemēram Vizium. Latvijas valsts svētku mēnesī Ventspils zinātnes centrs Vizium piedāvā iespēju ģimenēm svinēt svētkus radoši un zinātkāri. Katru novembra nedēļas nogali apmeklētājus sagaida radošā darbnīca Mazais veido lielo Latvijas stāsts, kur bērni un vecāki kopā var darboties ar kinētiskajām smiltīm, pētīt pasauli zem mikroskopa un veidot savu redzējumu par Latviju. Mazajiem pētniekiem šis būs īpašs laiks, iespēja rotaļāties, atklāt zinātnes pasauli un gūt jaunas zināšanas par Latviju un tās simboliem. Mēs kā zinātnes centrs ļoti cenšamies izglītot, ieinteresēt cilvēkus tieši STEM jomā, kas ir zinātne. Un ņemot vērā to, ka novembris mums ir Latvijai ar ļoti skaistiem svētkiem, gan Lāčplēša diena, gan 18. novembris, tad radās arī ideja apvienot šīs divas lietas kopā un izveidot Latvijas noskaņās zinātnes darbnīcas un gan mazo pētnieku darbnīcas, gan radošās darbnīcas. Savukārt zinātnes cienītājus priecēs jaunais šovs Eksperiments X, kurā tiek pētīta periodiskās tabulas elementu uzvedība, gaismas dzirksteles, krāsas un pārsteidzoši ķīmiski eksperimenti ļaus zinātni piedzīvot visās sajūtās. Galvenais laboratorijas zinātnieks Žanis, kas ir skelets, kopā ar Mirdzu gaidīs jūs atklāt, kas tad ir noslēpumainais X. Var redzēt iespējams, mums ir X-iņi daudz dažādi elementi, kurus kopā ar apmeklētājiem mēs arī šova laikā atklāsim, skatīsimies, kuru elementu, kurā eksperimentā var izmantot un kā tad Žanis vispār nonāca līdz šādiem elementiem. Turpināsies arī skatītāju iemīļotais šovs Ceļojums cauri zinātnei, kas ved cauri elektrības, gaismas un sprādzienu pasaulēm, spilgti, aizraujoši un izzinoši. No 11. līdz 23. novembrim Vizium foijē ik viens varēs piedalīties sirsnīgā aktivitātē Spēka ozols Latvijai, atstājot savu apsveikumu vai novēlējumu uz ozola lapas. Kopā veidosim lielu, simbolisku spēka koku, kas stāsta par mūsu vienotību un mīlestību pret Latviju. Ozols ir viens no latviskākajiem simboliem, dabas simboliem, kur arī šajā gadā mēs esam izdomājuši izmantot, un ikvienam būs iespēja novēlēt Latvijai kaut ko ļoti skaistu no sirds, pievienojot savu lapiņu klāt ozola stumbram. Vizium vēlreiz pierāda, ka zinātne rada prieku un ir neatņemama svētku daļa. Teātra namā Jūras vārtā aizvadīts komponista Uldes Tabulnieka 80. jubilejas koncerts. Visi mēs pazīstam Uldes Tabulnieku pēc dziesmas tik un tā. Tomēr šoreiz mums bija iespēja iepazīt komponistu no pavisam citas puses. Tika piedāvāta teātra mūzika. Zalona pie beigti atraitnēs.
Ventspils teātra namā Jūras vārti izskanējis Latvijas Nacionālā teātra koncerts iestudējums Dievišķās nejaušības, kas veltīts komponistam Uldim Stabulniekam, atzīmējot viņa 80. jubileju. Šajā iestudējumā īpaša uzmanība pievērsta Ulda Stabulnieka teātra mūzikai, kas daudziem ļauj atklāt komponistu no jauna. Tur ir ļoti daudz ironijas iekšā, tur ir ļoti daudz tāda dziļuma, jo kā jūs zinat, Uldis Stabulnieks vienmēr strādājis ar diezgan labiem dzejniekiem, ja? Un tāpēc arī teksts ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un tā kā, man liekas, šīs dziesmas, ja, ko mēs, protams, visi zinām, ja, un Latvijā visvairāk dzieda, un ir sevišķi šajā laikā, novembra laikā dziedās, un tas ir normāli, ja, bet šeit es tiešām ir izvēlētas tādas, kas nav īpaši ilgi, vai nav dzirdētas kādu laiciņu. Izrādes režisorei Marijai Bērziņai ar Uldi Stabulnieku saistītas siltas bērnības atmiņas, jo viņš bija ģimenes draugs. Mums ir viens ļoti jauks citāts, ko Juris Karlsons viņam veltīja, kad viņš saņēma lielo mūzikas balvu tieši par savu jubilejas koncertu, 50 gadu jubilejas koncertu Nacionālajā teātrī. Viņš teica, tu man atgādini tādu lielu, labsirdīgu lāci, kurš iet un ēd dzērvenes, kur viņš grib. Man liekas, ka jā, tā sajūta par Uldi bija tādu, viņš bija liels vīrs, bet viņam bija ļoti spridzīgas acis. Nu, tādas, ka tāda labvēlīga uguntiņa, kuru es jau arī biju ļoti maza. Tajā brīdī man bija kādi 3 gadi, kad mēs, tā svaigāk, tā pati svaigākā atmiņa. Tā ģimenes draudzība, tā bija viena lieta, visādi vēl tur aspekti, bet viņam iznāca 90. gados tāda dubulta kasete, jo tajā laikā nenāca ārā CD, tad bija kasetes ar teātra mūziku, kuras iemācījos tiešām no galvas. Tā bija viena lieta, un tad pirms gada man bija vēl viens koncerts, kur man bija tas gods veidot ar dažādu autoru, komponistu, teātra mūziku, un tas Uldis atkal atnāca pie manis. Es domāju, nē, tā nevar, kaut kas ir jādara, un tad, kad es uzzināju, ka viņam šogad ir 80, tad es sapratu, tālūk ir dievišķā nejaušība un sakritība. Aktierim Ivaram Kalniņam sadarbībā ar Uldi Stabulnieku sākās pirms vairāk nekā 50 gadiem. Vienā no maniem diplomdarbiem skanēja 11 viņa dziesmas, kuras viņš sarakstīja kopā ar Pēteri Zirnīti. Tas bija tāds Orfejs. Vienu no diplomdarbu izrādēm manam kursam un līdz ar to arī man. Katrā ziņā tā ir ļoti piesātināta teatrāla, romantiska, visādas epitetus varētu likt klāt šai muzikai. Viņa, es domāju, ļoti dvēseliski vietām, ļoti pat agresīva reizēm. Tur ir no blūza līdz vienkārši tādām ziņģiem. Un viņš ļoti dažāds komponists. Kā mēs attiecamies pirms 50 gadiem, tā arī tagad apmēram. Jo tās ir ļoti atmosfērīgas muzikas un dziesmas, kas ar stāstu. Pie kā mēs šodien, kā teikt, neesam pieraduši, jo parasti ir kaut ko nesakarīgi, diezgan grūti izšķirot tekstu, mums sniedz kaut kādas, vienkārši, vai tas ir hip-hops vai kaut kāds cits žanrs. Bieži vien nevar saprast, par ko tur notiek tā kustība. Bet, kustība ir un visiem jākar galviņas līdzi. Te ir citi principi. Katru sezonu Ventspilī viesojās visi Latvijas profesionālie teātri, padarot pilsētas kultūras dzīvi daudzveidīgu un piesātinātu. Visas izrādes tiek rūpīgi izvēlētas. Mēs braucam skatīties uz visiem teātriem, kādas izrādes piedāvā.
Mēs, protams, skatāmies, kāda izrāde ir guvusi balvu. Vai tas ir Spēlmeņu naktī, vai tas ir galvenais varonis, vai tas ir režisors, vai tā ir izrāde. Un ir šie dažādie kritēriji, pēc kā tad mēs izvēlamies šīs izrādes. Un, protams, ir arī teātris, ka nē, mēs gribam tieši šo izrādi ventspilniekiem atvest. Nu, tad attiecīgi ir jāsakrīt kādām zvaigznēm, lai abas puses ir apmierinātas, un tad jau tā izrāde nonāk šeit Teātra namā Jūras vārti. Līdz gada beigām Ventspils Teātra namā Jūras vārti viesosies arī Valmieras drāmas teātris ar izrādi 4 balti krekli. Tāpat savas izrādes atvedīs Liepājas teātris, Jaunais Rīgas teātris un Latvijas Nacionālais teātris. Eņģelis līdz pat debesīm mūžīgai, eņģelis donai daļai, donai kā mūzikai. Šodien kopā ar jums bija Gonda Pūrniece. Tiekamies rīt! Ventspils 2. vidusskolā aicina absolventus, skolotājus un draugus uz skolas 80 gadu jubilejas svinībām 22. novembrī. 16. svētku koncerts koncertzālē Latvija, bet 18.30 svinības turpināsies skolā. Pieteikties var līdz 14. novembrim klātienē vai zvanot pa tālruni 636 22 11 vai rakstot uz e-pastu 2.vidusskola@ventspils.lv. Ventspils reizes informē, valsts svētku brīvdienā autobusu kustībā būs izmaiņas. Jau zināms, ka starppilsētu maršrutā uz Rīgu pirmdien 17. novembrī nekursēs autobusus 4:30 no Ventspils un 8:20 no Rīgas uz Ventspili. Savukārt trešdien, 19. novembrī, minētie reisi tiks apkalpoti. Ventspils pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums informē, ka saistībā ar gaidāmajiem Latvijas valsts svētkiem būs mainīts klientu daļas kases darba laiks un klientu pieņemšanas laiks Pils ielā 12 un Talsu ielā 84. Darba laiku šobrīd redzēt savos ekrānos. SIA Kurzemes televīzija aicina darbā video operātoru uz pilnu slodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze filmēšanā, B kategorijas autovadītāja apliecība. Tāpat nepieciešamas elementāras iemaņas darbā ar datoru. CV lūgums sūtīt uz e-pastu ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācija pieejama zvanot pa tālruni 2963 7861. Вас приветствует Курземское телевидение, значит, вы смотрите программу «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Татьяна Саксаганская. В Вентспилском театральном доме Jūras vārti состоялся концерт, посвященный 80-летию композитора Улдиса Стаблниекса. Его знают по песне «Тейк un tā», но в этот вечер зрители открыли композитора с новой стороны, как автора глубокой и эмоциональной театральной музыки. В Вентспилском театральном доме Jūras vārti прошел концерт-спектакль Латвийского национального театра под названием «Девичьās nejaušības», посвященный 80-летию композитора Улдиса Стаблниекса. В постановке особое внимание уделено именно театральной музыке Улдиса Стаблниекса, которая позволила многим зрителям узнать композитора с еще одной стороны. В его музыке много иронии, а также глубины. Как вы знаете, Улдис Стаблниекс всегда работал с хорошими авторами, с хорошими стихами. И здесь текст играет очень важную роль. И мне кажется, все эти песни, которые мы хорошо знаем и которые в Латвии с большим удовольствием поют, особенно сейчас, в ноябре, это все понятно. Но в этом спектакле была выбрана та музыка, которую, возможно, многие даже не слышали.
Режиссер Мария Берзиня вспоминает Улдиса Стабулникса с особой теплотой. Он был другом семьи, часто бывал в их доме, и именно детские воспоминания вдохновили ее на создание этой постановки. Mums ir viens ļoti jauks citāts, ko Juris Karlsons viņam veltīja, kad viņš saņēma lielo mūzikas balvu. У нас есть замечательная цитата Юриса Карлсонса, которую он ему посвятил, когда вручали большой музыкальный приз. Тогда был юбилейный концерт 50 лет в Латвийском национальном театре. Он сказал: «Ты мне напоминаешь большого доброго медведя, который ест клюкву там, где ему захочется. Я помню его как большого крепкого мужчину. У него были искрящиеся глаза с огоньком. Я его помню, когда мне было года 3. Одно — это семейная дружба. Но в 90-е годы у него вышла двойная кассета. В то время компактных дисков еще не было. И эта кассета была с театральной музыкой, которую я уже тогда полностью выучила наизусть. Это один момент. А второе, год назад у меня был концерт, на котором у меня была честь создать его с театральной музыкой разных композиторов. И тогда Улдис вновь пришел ко мне. И я подумала, что с этим уже пора что-то делать. И когда я поняла, что в этом году ему 80, вот тогда-то и пришло это божественное совпадение. Nē, tā nevar, kaut kas ir jādara, un tad, kad es uzzināju, ka viņam šogad ir 80, tad es sapratu, nu tālūk ir dievišķā nejaušība un sakritība. А актер Ивар Калинч начал свое сотрудничество со Стабулниксом более 50 лет тому назад. Vienā no maniem diplomdarbiem skanēja 11 viņa dziesmas, kuras viņš sarakstīja kopā ar Pēteru Zirnīti. В одной из моих дипломных работ звучало 11 его песен. Он их написал совместно с Петерисом Зирнитисом. Это очень насыщенная, театральная, романтическая музыка. Ее можно характеризовать множеством эпитетов. Она местами очень душевная, порой даже агрессивная. Она от блюза до простой песни. Он очень разнообразный композитор. Как я относился к его музыке 50 лет назад, так я отношусь к ней и сегодня. Это очень атмосферная музыка, и песни имеют глубокий смысл, к чему сейчас, кажется, мы не совсем привыкли. Сейчас порой бывают бессвязные тексты, которые сложно понять. Будь то хип-хоп или другой жанр, зачастую вообще непонятно о чем там. Но здесь работают другие принципы. Nu, te ir citi principi. Каждый театральный сезон в Вентспилсе выступают все профессиональные театры Латвии, делая культурную жизнь города разнообразной и насыщенной. Все постановки тщательно подбирают, чтобы предложить зрителям содержательную и эмоционально богатую театральную программу. Mēs braucam skatīties uz visiem teātriem, kādas izrādes piedāvā. Мы ездим во все театры смотреть спектакли. Также мы следим за тем, какой спектакль получил приз. Возможно, приз Спелманюнакции, или главный герой, или режиссер. Есть множество критериев, по которым мы выбираем спектакль. Конечно, бывают случаи, когда театр сам говорит, какой спектакль им хочется привести в Вентспилс. До конца года в театральном доме Юрас Варты пройдут спектакли Валмирского драматического театра, Лепойского театра, Нового Рижского театра и Латвийского национального театра. Каждое учреждение Вентспилса, будь то библиотека, музей, спортивный комплекс, в преддверии праздников стараются подготовить свою особую праздничную программу. Патриотический настрой в ноябре царит и в научном центре «Визиум». Здесь любознательные горожане отмечают праздник творчески. Например, каждые выходные проходят творческие мастерские «Малое создает большое. История Латвии», где дети вместе с родителями могут работать с кинетическим песком, исследовать мир под микроскопом и создавать свое видение Латвии. Для маленьких исследователей доступна и особая программа, которая помогает в игровой форме открывать для себя мир науки и получать новые знания о Латвии и ее символах.
Mēs kā zinātnes centrs ļoti cenšamies Мы, как научный центр, очень стараемся просвещать, заинтересовывать сферой STEM, что является наукой, учитывая то, что приближаются очень важные, красивые латвийские праздники, День Лачплесиса и 18 ноября, нам пришла идея объединить все в одно и создать научные мастерские, мастерские для маленьких исследователей, творческие мастерские, в праздничном духе, посвященные Латвии. Новое научное шоу «Эксперимент X» — это для истинных ценителей науки. Во время шоу исследуется поведение химических элементов из периодической таблицы. Свет, искры, краски и удивительные химические эксперименты позволяют ощутить науку всеми органами чувств. Galvenais laboratorijas zinātnieks Žanis, kas ir skelets. Главный ученый нашей лаборатории Жанис — это скелет. Вместе со своей Мирдзой ждут вас, чтобы вместе с вами узнать, что это за секретный X. Вы видите, что у нас на доске несколько Иксов, которые мы вместе с посетителями шоу откроем и посмотрим, какой элемент в каком эксперименте мы можем использовать. И узнаем, как Жанис дошел до этих элементов. Продолжается и полюбившееся зрителям шоу «Путешествие через науку», которое проводит через мир электричества, света и взрывов. Это ярко, захватывающе и очень познавательно. С 11 по 23 ноября в фойе «Визиум» проходит акция «Дуб силы для Латвии». Каждый посетитель может оставить свое поздравление или пожелание на дубовом листе. Вместе мы создадим большое символическое дерево силы, которое рассказывает о нашем единстве и любви к Латвии. Дуб – один из символов Латвии, символов природы. И в этом году мы решили его использовать. У каждого будет возможность пожелать Латвии от всей души что-то очень красивое, прикрепив свой дубовый лист к стволу дуба. Научный центр «Визиум» ярко демонстрирует то, что наука может приносить радость и являться неотъемлемой частью праздника. Ladies, 18 ноября в честь 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Венспилское управление спорта приглашает жителей Венспилса и гостей города начать праздничное утро в движении, приняв участие в традиционном забеге, скандинавской ходьбе, велозаезде или просто пешей прогулке. В этот раз будут доступны две дистанции – 11,5 километров для бега, скандинавской ходьбы или пешей прогулки и 19 километров для велозаезда. Те, кто будут преодолевать дистанцию скандинавской ходьбой или просто пешком, стартуют от перекрестка улиц Звайгжню и Сабелес в 10:00. Для тех, кто планирует преодолеть дистанцию бегом и на велосипеде, встречаются в 10:30 в саду Рентя, где будет проходить регистрация. Ровно в 11:18 будет дан старт велосипедистам на 19 километров и бегунам на 11,5 километров. Не стоит волноваться о том, что маршрут может быть незнакомым. Каждую группу будут сопровождать профессиональные спортсмены, которые помогут держать темп и преодолеть дистанцию. После финиша каждый участник получит памятные сувениры, а также сможет угоститься горячим чаем и кашей. Маршрут велозаезда создан не в виде точного контура Латвии, а с учетом безопасного и интересного передвижения по велодорожкам Венспилса, по лесным тропам и местам за пределами центра. Движение транспорта в это время ограничено не будет, поэтому участников призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Начнем утро 18 ноября активно. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Венспилский пассажироперевозчик обращает внимание пользователей общественным транспортом на то, что будут внесены изменения в движении общественного транспорта. На праздничные выходные ожидаются следующие изменения. В понедельник, 17 ноября, не будет курсировать маршрут Венспилс-Рига в 4:30 и Рига-Венспилс в 8:20. 19 ноября эти рейсы будут возобновлены. SIA Kurzemes televīzija aicina darbā video operatoru uz pilnu slodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze filmēšanā, B kategorijas autovadītāja apliecība. Tāpat nepieciešamas elementāras iemaņas darbā ar datoru. CV lūgums sūtīt uz e-pastu ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācija pieejama zvanot pa tālruni 2963 7861.
Венспилская вторая средняя школа приглашает выпускников, учителей и друзей на празднование 80-летнего юбилея, которое состоится 22 ноября. В 16:00 начнется праздничный концерт в концертном зале «Латвия», а в 18:30 торжество продолжится уже в школе. Зарегистрироваться можно лично или по телефону 636-222-11 или написав на адрес электронной почты 2.viduskola@ventspils.lv. Зарегистрироваться можно до 14 ноября, а также в день мероприятия. Sveicināti! Šodien, 10. novembrī, Latvijā svin Mārtiņu dienu, tātad laiku, kad mēs no darba dārzā esam atgriezušies telpās, kur skatāmies Kurzemes televīziju. Novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienai aicinām ventspilnieks un pilsētas viesus sākt svētku rītu kustībā, skrienot, nojojot, ejot vai dodoties izbraucienā ar velosipēdu. Dalībniekiem pieejamās distances – 11,5 km skriešana, nojošana vai iešana. Starts būs Zvaigžņu un Sabilas ielu krustojumā. 19 km distance būs velobraucienam pa Ventspils ielām un veloceliņiem. Starts Reņķa dārzā. Pasākuma programma. 10:00 no rīta starts 11,5 km nojošanas un iešanas distancei. No 10:30 dalībnieku pulcēšanās Reņķa dārzā skriešanas un velobraucienu distancēm. 11:18 starts 19 km velobraucienam un tāpat arī 11:18 starts 11,5 km skrējienam. Skriešanas, nojošanas, iešanas un velobraucienu distanču laikā būs iespējams startēt kopā ar zinošiem tempa turētājiem, kuri uzraudzīs, lai katram izdodās trasi veikt pareizi. Pēc finiša ik viens saņems piemiņas suvenīrus, kā arī varēs nobaudīt siltu tēju un putru. Velobrauciena trase izveidota nevis kā precīza Latvijas kontūra, bet iekļaujot drošu un interesantu braukšanu pa Ventspils veloceliņiem, mežu takām, apskatot vietas ārpus Ventspils valsts pilsētas centra. Satiksme šajā laikā nebūs ierobežota, tāpēc aicinām visus dalībniekus būt atbildīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Katra Ventspils iestāde cenšas pielāgot savu īpašo svētku programmu – bibliotēkas, muzeji, sporta centri, zinātnes centri, kā piemēram Vizium. Latvijas valsts svētku mēnesī Ventspils zinātnes centrs Vizium piedāvā iespēju ģimenēm svinēt svētkus radoši un zinātkāri. Katru novembra nedēļas nogali apmeklētājus sagaida radošā darbnīca Mazais veido lielo Latvijas stāsts, kur bērni un vecāki kopā var darboties ar kinētiskajām smiltīm, pētīt pasauli zem mikroskopa un veidot savu redzējumu par Latviju. Mazajiem pētniekiem šis būs īpašs laiks, iespēja rotaļāties, atklāt zinātnes pasauli un gūt jaunas zināšanas par Latviju un tās simboliem. Mēs kā zinātnes centrs ļoti cenšamies izglītot, ieinteresēt cilvēkus tieši STEM jomā, kas ir zinātne. Un ņemot vērā to, ka novembris mums ir Latvijai ar ļoti, ļoti skaistiem svētkiem, gan Lāčplēša diena, gan 18. novembris, tad radās arī ideja apvienot šīs divas lietas kopā un izveidot Latvijas noskaņās zinātnes darbnīcas un gan mazo pētnieku darbnīcas, gan radošās darbnīcas. Savukārt zinātnes cienītājus priecēs jaunais šovs Eksperiments X, kurā tiek pētīta periodiskās tabulas elementu uzvedība, gaismas dzirksteles, krāsas un pārsteidzoši ķīmiski eksperimenti ļaus zinātni piedzīvot visās sajūtās. Galvenais laboratorijas zinātnieks Žanis, kas ir skelets, kopā ar Mirdzu gaidīs jūs atklāt, kas tad ir noslēpumainais X. Var redzēt iespējams, mums ir X-iņi daudz dažādi elementi, kurus kopā ar apmeklētājiem mēs arī šova laikā atklāsim, skatīsimies, kuru elementu, kurā eksperimentā var izmantot un kā tad Žanis vispār nonāca līdz šādiem elementiem. Turpināsies arī skatītāju iemīļotais šovs Ceļojums cauri zinātnei, kas ved cauri elektrības, gaismas un sprādzienu pasaulēm – spilgti, aizraujoši un izzinoši. No 11. līdz 23. novembrim Vizium foijē ik viens varēs piedalīties sirsnīgā aktivitātē Spēka ozols Latvijai, atstājot savu apsveikumu vai novēlējumu uz ozola lapas. Kopā veidosim lielu, simbolisku spēka koku, kas stāsta par mūsu vienotību un mīlestību pret Latviju.
Ozols ir viens no latviskākajiem simboliem, dabas simboliem, kuru arī šajā gadā mēs esam izdomājuši izmantot. Un ikvienam būs iespēja novēlēt Latvijai kaut ko ļoti, ļoti skaistu no sirds, pievienojot savu lapiņu klāt ozola stumbram. Vizijum vēlreiz pierāda, ka zinātne rada prieku un ir neatņemama svētku daļa. Teātra namā Jūras vārtā aizvadīts komponista Ulda Stabulnieka 80. jubilejas koncerts. Visi mēs pazīstam Uldu Stabulnieku pēc dziesmas Tik un tā. Tomēr šoreiz mums bija iespēja iepazīt komponistu no pavisam citas puses. Tika piedāvāta teātra mūzika. Zalora piebēg tik atraitnēs, vai pīpēt, šūkot, gulēt arī var. Ventspils teātra namā Jūras vārta izskanējis Latvijas Nacionālā teātra koncerts iestudējums Dievišķās nejaušības, kas veltīts komponistam Uldim Stabulniekam, atzīmējot viņa 80. jubileju. Šajā iestudējumā īpaša uzmanība pievērsta Ulda Stabulnieka teātra mūzikai, kas daudziem ļauj atklāt komponistu no jauna. Tur ir ļoti daudz ironijas iekšā, tur ir ļoti daudz tāda dziļuma, jo kā jūs zinat, Uldis Stabulnieks vienmēr strādājis ar diezgan labiem dzejniekiem, ja? Un tāpēc arī teksts ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un tā kā, man liekas, šīs dziesmas, ja, ko mēs, protams, visi zinām, ja, un Latvijā visvairāk dzieda, un šajā laikā, novembra laikā dziedās, un tas ir normāli, ja, bet šeit es tiešām ir izvēlētas tādas, kas nav īpaši ilgi, vai nav dzirdētas kādu laiciņu. No Singapūras līdz Raizemē. Izrādes režisorei Marijai Bērziņai ar Uldi Stabulnieku saistītas siltas bērnības atmiņas, jo viņš bija ģimenes draugs. Mums ir viens ļoti jauks citāts, ko Juris Karlsons viņam veltīja, kad viņš saņēma lielo mūzikas balvu tieši par savu jubilejas koncertu, 50 gadu jubilejas koncertu Nacionālajā teātrī. Viņš teica, tu man atgādini tādu lielu, labsirdīgu lāci, kurš iet un ēd dzērvenes, kur viņš grib. Man liekas, ka jā, tā sajūta par Uldi bija tādu, viņš bija liels vīrs, bet viņam bija ļoti spridzīgas acis. Nu, tādas, ka tāda labvēlīga auguntiņa, kuru es jau arī biju ļoti maza. Tajā brīdī man bija kādi 3 gadi, kad mēs, tā svaigāk, tā pati svaigākā atmiņa. Tā ģimenes draudzība, tā bija viena lieta, visādi vēl tur aspekti, bet viņam iznāca 90. gados tāda dubulta kasete, jo tajā laikā nenāca ārā CD, tad bija kasetes ar teātra mūziku, kuras iemācījos tiešām no galvas. Tā bija viena lieta, un tad pirms gada man bija vēl viens koncerts, kur man bija tas gods veidot ar dažādu autoru, komponistu, teātra mūziku, un tas Uldis atkal atnāca pie manis. Es domāju, nē, tā nevar, kaut kas ir jādara, un tad, kad es uzzināju, ka viņam šogad ir 80, tad es sapratu, tālūk ir dievišķā nejaušība un sakritība. Aktierim Ivaram Kalniņam sadarbībā ar Uldu Stabulnieku sākās pirms vairāk nekā 50 gadiem. Vienā no maniem diplomdarbiem skanēja 11 viņa dziesmas, kuras viņš sarakstīja kopā ar Pēteri Zirnīti. Tas bija tāds Orfejs. Viena no diplomdarba izrādēm manam kursam un līdz ar to arī man. Katrā ziņā tā ir ļoti piesātināta teatrāla, romantiska, visādas epitetus varētu likt klāt šai muzikai. Viņa, es domāju, ir ļoti dvēseliski vietām, ļoti pat agresīva reizēm. Tur ir no blūza līdz vienkārši tādām ziņģiem. Un viņš ļoti dažāds komponists. Kā mēs attiecamies pirms 50 gadiem, tā arī tagad apmēram. Jo tās ir ļoti atmosfērīgas muzikas un dziesmas, kas ar stāstu. Pie kā mēs šodien, kā teikt, neesam pieraduši, jo parasti ir kaut ko nesakarīgi, diezgan grūti izšķirot tekstu, mums sniedz kaut kādas, vienkārši, vai tas ir hip-hops vai kaut kāds cits žanrs.
bieži vien nevar saprast, par ko tur notiek tā kustība. Bet kustība ir un visiem jākar galva viens līdzi. Te ir citi principi. Katru sezonu Ventspilī viesojās visi Latvijas profesionālie teātri, padarot pilsētas kultūras dzīvi daudzveidīgu un piesātinātu. Visas izrādes tiek rūpīgi izvēlētas. Mēs braucam skatīties uz visiem teātriem, kādas izrādes piedāvā. Mēs, protams, skatāmies, kāda izrāde ir guvusi balvu. Vai tas ir Spēlmeņu naktī, vai tas ir galvenais varonis, vai tas ir režisors, vai tā ir izrāde. Un ir šie dažādie kritēriji, pēc kā tad mēs izvēlamies šīs izrādes. Un, protams, ir arī teātris, ka nē, mēs gribam tieši šo izrādi Ventspilniekiem atvest. Tad attiecīgi ir jāsakrīt kādām zvaigznēm, lai abas puses ir apmierinātas, un tad jau tā izrāde nonāk šeit Teātra namā Jūras vārti. Līdz gada beigām Ventspils Teātra namā Jūras vārti viesosies arī Valmieras drāmas teātris ar izrādi 4 balti krekli. Tāpat savas izrādes atvedīs Liepājas teātris, Jaunais Rīgas teātris un Latvijas Nacionālais teātris. Eņģelis līdz pār debesīm, debesīm mūžīgai. Eņģelis donai daļai, donai kā mūzikai. Šodien kopā ar jums bija Gonda Pūrniece. Tiekamies rīt! Ventspils 2. vidusskola aicina absolventus, skolotājus un draugus uz skolas 80 gadu jubilejas svinībām 22. novembrī. 16. svētku koncerts koncertzālē Latvija, bet 18.30 svinības turpināsies skolā. Pieteikties var līdz 14. novembrim klātienē vai zvanot pa tālruni 636 22 11 vai rakstot uz e-pastu 2.vidusskola@ventspils.lv. Ventspils Reis informē, valsts svētku brīvdienā autobusu kustībā būs izmaiņas. Jau zināms, ka starppilsētu maršrutā uz Rīgu pirmdien 17. novembrī nekursēs autobusus 4:30 no Ventspils un 8:20 no Rīgas uz Ventspili. Savukārt trešdien, 19. novembrī, minētie reisi tiks apkalpoti. Ventspils pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums informē, ka saistībā ar gaidāmajiem Latvijas valsts svētkiem būs mainīts klientu daļas kases darba laiks un klientu pieņemšanas laiks Pils ielā 12 un Talsu ielā 84. Darba laiku šobrīd redzēt savos ekrānos. SIA Kurzemes televīzija aicina darbā video operātoru uz pilnu slodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze filmēšanā, B kategorijas autovadītāja apliecība. Tāpat nepieciešamas elementāras iemaņas darbā ar datoru. CV lūgums sūtīt uz e-pastu ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācija pieejams zvanot pa tālruni 2963 7861.